kristieši bieži vien dzīvē, šad tad citi vairāk, citi mazāk piedzīvos sakāvus savā dzīvē. Un sakāvus viņi piedzīvo tāpēc, ka viņi skraida apkārt plikiņi. Viņi skraida apkārt plikiņi, viņi nav apģērbušies karam. Kristieši domā, ka pēc jaunpiedzimšanas dzīve ir pikniks. Devis tēvs mūs baro, mēs sēžam zaļā pļavā, putniņi zied, taurenīši lido un viss ir kārtībā. Pikniks būs debesīs. Pikniks būs debesīs. Te ir karš. Te ir karš. Un ja tu neesi tam sagatavojies, ja tu skraidi apkārt plikiņš, nesagatavojies karošanai, ir iedomājies, ka tu esi piknikā. Jūs man teiksiet, agri, paga, bet Dievs man veldzē manu dvēseli un tā tālāk un tā tālāk. Laiku pa laikam ir tāds vārds prival. Esat dzirdējuši? Ne? Jūs neesat armijā, viņš nezināt, ja? Jūs karojat un tad uztais pauzes, saka, tagad vajag paēst un muti nomazgāt. Ja? Bet tas neko nemaina, jebkurā brīdī, tavā arī kardarbības pārtraukumā var sākties problēmas un jāiet karot. Amen? Tu nevari nodot noliktavās visus ieročus, tur aizsūtīt viņus uz pārstrādi un teikt, viss kārtībā, mums pikniks sākās. Uzvarēs ir launo jūda, viss kārtībā, bet Bībele saka, ka jātojās Dievam, jāstāv vēlnām pretī, viņš bēgs no jums. Bībele saka, ka jūsu ienaidnieks vēlns staigā apkārt, trūkdams kā lāvu un meklē, ko varētu aprīt. Amen? Tiklīdz tu esi atlaidies piknikā. Tu esi rijams. Tev var aprīt. Tāpat notiek ar tiem, kas nošķirās no bara. Ja nošķir no bara, tu esi ēdams. Tev apērīs, agri vai vēl, tev vienalga apērīs. Man laiku pa laikam gadās satikt cilvēks, kas ir nošķīrušies no bara. Jo, zinat, barā jūs stumda tās pārējās saitas un cita aita ir iesvīdusi smirdīga, saprot, ja, un ir vecās saitas vispār ar noplakušu vilu, ir jaunās labās saitas, ja, un pie jaunām labām aitām tur atkal citas jaunās labās saitas, un tu tur reizēm, un kad tu jūties tāda stipra aita, tad vajag paiet malā no tām štruntīgajām aitām. Un tagad, kad tu esi pagājis malā no tām štruntīgajām aitām, un tev tā vilniņa spīd, un tur viss ir tu tik izskatīgi izskaties, un pa gabalu tu jau neredz, tur jau krūmos jau acis jau mirgo, jau acis jau skatās, jo barā viņas neies, tur gans ir tūmā, var dabūt ar koku pacīm. Bet, kad tu esi viena malā aizmaldījusies, saprot, tur jau acis no krūmiem jau Nākošajā brīdī tu esi aprīts. Bet velns māk ēst. Viņš kaut kā izēda vidu tukšu un atstāja čaulu, lai tagad tu sevi apties, saka, es joprojām esmu aita. Nezinu kā, bet viņam izdodās, ja, un nāk tāda aita pretī, ja, un saka, es joprojām esmu superaita. Un tu sāc klausīties superaitā un saprot, tur dvešās nāve ārā. Viņam ir beigta. Izbāzenis. Man bail iedomāties, cik daudz velnam pie sienas virs kamīna stāv aitu galvas. Tukšas. Īstās kā aita, bet beigts. Un vienīgais iemesls, viņš ir aizvandījies projām, jo viņš ir krutākā aita, vislabākā aita, un viņi taču ir piknikā. Viņai nekas nekaidē. Tas kungs ir mans gans. Lai tas kungs būtu tavs gans, manas avis pazīst manu balsi. Amen. Manas avis ko vēl dara? Seko man. Amen. Avis seko tam kungam. Un zin, ko tas kungs ir teicis? Ka aitām ir jāturās barā. Aitām ir jāturās barā. Jūs teiksiet, ka reizēm aprī arī tos, kas ir draudzē un turās barā. Daži ir vilki jau no sākuma. Bībelē rakstīts, viņi ir plēsīgi vilki. Viņi jūs izmanto savās kārībās. Un tad, kad viņi jūt, ka var, tad viņi to fiksi izmanto. Amen? Tāpēc jūs ciešat. Ja? Agri, kāpēc mēs tā ciešam? Tāpēc, ka jūs kā aita kaut kur pazaudējāt atšķirību starp tā kunga balsi un kunga kalpa balsi. Un kad jūs sākāt mīlēt kunga kalpa balsi vairāk nekā kunga balsi, kunga kalps, kurš vairs nebija kunga kalps, jums iekoda kājā. Jo viņš izrādījās vilks. Jo ja viņš būtu bijis tā kunga kalps visu laiku nepārtraukti, viņš jums kājā nekostu, un tas, ko jūs dzirdētu, jums liktu mīlēt nevis kalpu, bet to kungu. Amen. Amen.
Nu, lūk, tāpēc, lai nebūtu galīgi plikiņi, un lai tas slepkaunieks mūs nenosistu, jo sit viņš pa labi un pa kreisi, es jums varētu mirstošo sarakstu iedot garus un liels, no lieliem kalpotājiem līdz maziem kalpotājiem. Āmen. Āmen. Sit viņš nežēlīgi, jo reizēm aitas iedomājās, ka viņas ir super aitas un baigi varenās aitas, ka viņām viss izdodās. Bībelē ir superīga raksturvieta. Es jums teicu, ka jūs viņu visi zinat gandrīz vai no galvas, jau mācēsiet man citēt Vēstule Efeziešiem 6. nodaļa. Vēstule Efeziešiem 6. nodaļa. 10. pants un lēnām lasīšu uz priekšu. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Apostuls Pāvils saka, mēs šo spēku, šo varenību glabājam māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu nevis no mums, bet no tā, kas piepildā. Amen, no Dieva. Amen. Tie, kas saprot, ka viņi ir kara laukā, tie, kas saprot, ka velns ir liels un spēcīgs un varens, viņi cenšas būt stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Amen. Bībelē rakstīts ne ar varu, ne ar spēku, bet ar manu garu. Amen. Amen. Citiem ir prieks par vareniem karotājiem, bet man ir prieks par to kungu, par viņa garu, par viņa spēku. Āmen. Viņš man māca, viņš man dod uzvaru. Vecā derībā ir gadījumi, kad ķēniņi gribēja karot, un viņiem noteica konkrētas zīmes, ka viņi zināja, ka tas kungs ir izgājis karot viņu labā. Stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Pirmā lieta, ko es gribu, lai saprot, tie ieroči ir Dieva. Ieroči ir Dieva. Nav nekāda schēma, ar kuru tu varētu nodrošināties pret velnu. Āmen. Kad karavīri iet naktī karot, mūsdienās ir izdomāts tur tās brilles. Viņi strādā laikam uz siltumu, es saprotu, ja? Un tad jūs tur redzat, kas kur kustās. Ja? Uz infrasārga, dažāds. Edmunds ir gājis karot, viņš saka dažāds. Es paldies Dievam, neesmu gājis karot, es nezinu, bet kaut kādā veidā var redzēt. Velns ir gars, esmu lasījuši. Tas nozīmē, ka viņi nevar redzēt, ja viņš neizdomā sev parādīt. Kā tu vari karot ar ienaidnieku, kuru tu neredzi? Cik daudzi no jums pamanīja baktēriju, bacili, infekciju lidojam jūsu virzienā? Jūs viņu pamanījāt tad, kad jums pacēlās kas? Temperatūra. Ja? Bet ne, es eju pa ielu uz lido. Es nekad neesmu redzējis, ka cilvēks iet pa ielu, tukšs gaiss nevien nav, viņš hops pieliecās. Es saku, ko pieliecies? Baktērija aizlidoja pāri, baigā vildē nāca viens. Jūtu ir, ja? Tie, kas ir viltīgāki, kas tur saprot, ka viss kaut kā lido, viņi uzliek tās maskas virsū, zin kā? Es visu laiku domāju, ka viņi liek maskas virsū, lai viņi nedabūna. Izrādās, ka viņi esot gādīgi, viņi uzliek virsū, lai citi nedabūna. Bet es kā domāju, ja viņš man iet pa priekšu, viņš šķauda un viņš vērš no viņa puses, tad visiem grausīm nes garām. Ar vēlnu tieši tāpat nevar karot ar cilvēcīgiem līdzekļiem. Halo! Vēlnu nevar apspēlēt šahā, dambretē vai vienalga kur. Vēlns ir gudrs un viltīgs. Amen! Gudrs un viltīgs. Tāpēc Bībele saka, bruņojieties ar Dieva ieročiem. Tas, kas šeit tiek piedāvāts, lai uzvarētu, ir tas, ko dod Dievs. Lai dabūtu Dieva ieročus, ir jādraudzējās ar Dievu, ir jābūt Dieva bērnam, ir jāuzticās Dievam. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties kam? Vēlna viltībām. Amen? Jo ne pret miesu un asinīm, tas nozīmē ne pret fiziskiem, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības, pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Cīņa nenotiek fiziski redzama, viņa notiek garīgi. Un tad Dievs grib, lai tu būtu apbruņots, un lai tu neskraidi apkārt plikiņš, tā kā piknikā. Jo kristieši, viena daļa kristieši, mīļie cilvēki, tā arī dzīvo. Viņiem ir mūžīgais pavasaris, mūžīgais pikniks. Viņš nopērk sev peldenes un maus pa pludmali, un neko citu nezin. Āmen. Krūmos sēž velns, un viņš tev aprīs. Ja tu brauc uz pludmali, saka, agres pludmalēm bruņās noslīgšu. Debes tēvs tev dos privalu. Kā tas ir latviski, es nezinu. Es neesmu latviešu armijā dienējis.
Tas ir, atpūta, kaut kāds brīdis. Viņš iedod tev atpūtu, viņš iedod tev atdusu, viņš tevi stiprina. Bet zināt, kā notiek, kad viņš tevi stiprina un ir atdusa? Ja jūs normālā armijā esat, tad tie, kas atpūšās, viņus apsargā citi. Normāla armija apsargā citi. Amen. Ja tie citi, kas apsargā guļ, tad ir vāks. Tad visiem ir vāks. Bet Dievs neguļ, Dievs ir nomodā. Dievs dod tev iespēju atpūsties, Dievs dod tev iespēju atdusēties, tev ir kaut kāda vieta. Bet normālā veidā, ikdienā, tev ir jābūt bruņotam, tev ir jābūt gatavam kauties, tev ir jābūt bruņotam, tev ir jābūt gatavam kauties. Amen. Ukrainā satiku puikas, kuri nodarbojās ar to, ko Ukraiņi šobrīd viena daļa nodarbojās. Karu. Un puikām bija līdzmugur somas. Puikas apmeklēja konferenci. Un mugursomās bija bībele un stobrs. Jā? Jo pēc konferences vajadzēja braukt strādāt tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi atrodās aktīvā dienestā un nodarbojās ar lietām, ko mēs negribētu darīt savā dzīvē. Viss saprotams. Pareizi. Viss ir saprotams. Apliecības līdz. Bija arī ordeņu grāmatiņa, jā, es redzēju, parādīja par sasniegumiem tautas labā. Jo viņš ir aktīvā dienestā. Saproti? Kristietis ir piknikā. Viņam neko nevajag, viņš laimīgi staigā pa pļavu un viņš ir beigts. Un vēlns viņu piekrāp un burtiski iznīcina, sagrauj viņa dzīvi. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Skaties. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā. Un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Kur pastāvēt? Pastāvēt ticībā. Nezaudēt attiecības ar kungu Jēzu Kristu. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību. Tērpušies taisnības bruņās. Budistas vārds ir righteousness, taisnība. Mēs tiekam taisnoti ticībā uz Jēzu Kristu. Mēs tiekam taisnoti ticībā uz Jēzu Kristu. Bībelē rakstīts, ka tie, kas stāvēja debesīs augšā pie Dieva troņa, kas bija visu uzvarējuši, viņiem bija baltas drēbes. Amen. Baltas drēbes. Bībelē rakstīts, atklāsmes grāmatā ir skaidrots, ka baltās drēbes ir taisnības darbi. Taisnības darbi. Kad runā par taisnības darbiem, Bībele saka, ka tas ir tas, ko Dievs ir sagatavojis, ko mēs varam darīt. Mēs tiekam taisnoti ticībā, un mēs paliekam kalpodami Dievam, klausīdami Dievam. Mēs esam gatavi dzīvot, kalpot taisnībai. Amen. Apjozuši gurnus, patiesībā josta ir tā, uz ko visu karina virsū, uz kā viss karājās. Taisnība ir tā, kas tevi satur kopā, Dieva piešķirtā taisnība. Mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Amen. Taisnības bruņas. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Budis tas nozīmē, ka tu esi gatavs kalpot kungam Jēzum Kristum, darīt, ko viņš liks, iet tur, kur viņš liek, sludināt, apliecināt kungu Jēzu Kristu un kalpot viņam no visas sirds. Bez visas tās atveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ticība šeit darbojās divos veidos, ka runā par ticību. Pirmkārt, mums ir vajadzīga ticība, lai piedzīvot glābšanu. Amen? Lai piedzīvot glābšanu. Mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Ticība, kad runā par ticības bruņām, tad vispirms ir jārunā par glābšanu. Ja jūs neesat glābts, jums nav taisnības bruņas. Jums nav taisnības bruņas. Jūs sakat, jā, es vakar strīdējos ar pārdevēju un teicu, ka viņi man nepareizi izdeva naudu un man bija taisnība. Tās nav taisnības bruņas, jums vienkārši paveicās. Ja? Jums vienkārši paveicās, jūs trāpījāt pareizi, viss kārtībā. Taisnības bruņas ir tad, kad tu tici uz kungu Jēzu Kristu un tu tiec taisnots ticībā, tas nav no tevis, tie nav tavi darbi, bet tā ir Dieva žēlastība. Amen? Tā ir Dieva dāvana. Amen? Tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā tu vari tikt pie taisnības bruņām, ir ticībā uz Jēzu Kristu, kas arī sākumā rakstīts, ka tie ir Dieva ieroči. Mana paša taisnība ir kā sārņainas drēbes. Viņa taisnošana ir salīdzināta ar bruņām. Amen? Ar bruņām salīdzināt, ko Dievs man
uzliek virsū, ko Dievs mani apģēr. Nākamā lieta, kas ir rakstīts, ticības vairogs. Ticības vairogu es vairāk skatos kā mana ikdienas aktīvā ticība. Mana ikdienas aktīvā ticība. Ja bruņas ir kaut kas, kas paliek uz manas virsū, tad vairogs ir kaut kas, kas man ir jākustina. Ja? Vairogs ir kaut kas, ko es lieku sev priekšā. Ar vairogu ir jāstrādā. Neesmu karojis ar zobeniem, paldies Dievam, nav bijis nepieciešamība. Mums kādreiz ar brāli mājās bija 2 rapieri, mēs ar viņiem vicinājāmies, bet, kad iedoru ribā vienalga sāp. Jau gan nebija spici gali, bet tādi pāpaļi gali. Es pat nezinu, kur ir, man jābrauc pameklēt kaut kur kādreiz mājās. Mēs mājās tā šķaidījāmies ar viņām riktīgi. Brīnums, ka viens otram acis neizbakstījām. Bet vairogs ir tāda lieta, kas ir jāliek priekšā. Aktīvā ticība. Kaut kas, ar ko tu atvairi, Sātans, kad tev uzbrūk, tev ir jābūt pārliecinātam par savu glābšanu. Tev ir jābūt pārliecinātam par Dievu patiesību, jo vēlns regulāri melo. Amen? Vēlns regulāri melo. Vēlns iemet tev kaut ko sirdī, un tas tev sāk dedzināt. Man bija saruna ar kādu cilvēku, un šis cilvēks man stāstīja savas brīnumainās atklāsmes, pēdiņās brīnumainās atklāsmes, un runāja par nākotnes lietām. Un patiesībā es mēģināju cīnīties uzreiz. Sitos, kā nu mācēju. Sitos, man likās labi. Man likās, ka es sitos labi, ka es kāvos labi, jo ne uz vienu no raksturvietām, kuras es no Bībeles citēju, liekot pretī tai superatklāsmei, pēdiņās, protams, superatklāsmei, cilvēks nevar atbildēt ne loģiski, ne saprātīgi, ne garā, ne bez gara, nekādā veidā. Vienkārši. Vēlāk gan viņš norakstīja uz to, ka es nāku no tās vietas, kur Dievu vairs nav. Tas ir visvieglākais. Ja jums no Bībeles dod raksturvietu un saka mīļais, bet Bībele saka tā, tad tu saki, tu pats esi bezdievs. Neatbildot ne uz ko. Tas ir visvienkāršākais. Bet kas notika? Vārdi ir kā sēkla. Tu parunā ar cilvēku, un viņš iesēja tev kaut ko sirdī. Un tu sāc domāt to, kas tev iesēta sirdī. Iesēja viņš man sirdī lietas par nākotni. Un es pieķeru sevi pie domas, ka man ir jātiek vaļā no tās domas. Jo viņa mēģina ietekmēt. Un ja es to domu atstāšu un ļaušu viņu iesakņosies, un tad, kad tas patiešām nākotnē notiks, man nebūs pareizs viedoklis tā, kā Dievs to grib, bet būs tā, kā tas cilvēks man ir iesējis ar savu viltus atklāsmi. Tur ar taisnību vien nepietiek. Es esmu taisnots joprojām. Bet, lai es varētu nodzēst to, ko uz manīm šauj, man ir vajadzīgs ticības vairogs. Man ir jāuzticās tam, ko Dievs ir teicis. Nevis tam, ko kāds ir teicis. Jeb kā es patiesībā domāju, dēmons ir izstāstījis un cilvēks ir noticējis. Es ik reiz, kad ieraugu supergara vadītos cilvēkus, mani pārņem viegli strīss, un tas nav no tā kunga. Es viņu tā kā pusvadītāji. Ne īsti vadām, ne nevadām, tā kā pusvadītāji, zin kā? Viņi ir tā kā raķetes norāvušās no vadības un nezinu, kur viņi uzsprāgs, kurā brīdī, kur aizies. Un ja tu nemāki un tu nezini patiesību, ja tu neusticies patiesībai, kas tev ir atklāta, bults tev trāpīs ik reizi. Tev ir jātiek vaļā no tā, jo velns nāk un sēj savu sēklu. Amen? Viņš nāk un sēj savu sēklu. Un es te... Man jāatzīstās jau atkal ir grēka darbā, atkal ieskatījos vienā no žurnāliem, ko man sievai mājās ir. Es kaut kā iegūvu brīvību un pārtraucu iegādāties autožurnālus. Es būšu brīvs un nelasīšu vairāk autožurnālus. Iekrīt citā atkarībā, sievai veselības žurnāls. Viss tur gandrīz ir priekš sievišķiem, nekā tur večiem nav. Mēs jau veči vienmēr veseli esam. Un ne visam nevar ticēt, ko viņi raksta, bet bija vien pirmo reizi mūžā, es atzīstu, ka psihologs kaut ko bija prātīgi pateicis. 7 punktos kaut ko prātīgi pateicis. Un tur par domām, kā cilvēki domā. Tāds interesants raksts, bet es teicu, lai manējie mājās izlasa, viņi nevis izlasīja, bet smējās par mani vienkārši. Par pareģošanu. Kad cilvēkiem domas strādā,
tūlītās Jelgavā nokritīs meteorīts, nodambēs Lielupi, un mēs visi noslīksim. Jo Jelgava ir zemā vietā, ja? Nāk virsū vētra, tas nozīmē viss jumts noraus, un ir cilvēki, kuriem momentā doma strādā, kā tas būs tālāk. Un Velns to zina. Velns zina, kā strādā tavas domas. 100 punktu viņš zina, kā strādā tavas domas. Tāpēc viņš atnāk un tev iemet iekšā domu, un tu viņu attīsti tālāk jau pats. Tu viņu attīsti tālāk pats, lai tu neattīstītu Velna sētās domas tālāk. Tev ir vajadzīgs ticības vairogs. Tev ir jāzina patiesība Jēzu Kristu. Amen. Tev ir jāuzticās tam, ko viņš ir teicis. Viņš saka, zini, un tur, būs tā. Un tur vēl bija dažādi tie domu tipi, kas tur bija sarakstīti, un es lasīju, domāju, tipiski tā, kā cilvēki to dara. Tipiski tā, kā viņi to dara. Amen. Tur rakstīts, ka tu nokavēji autobusu, un tu saki, mūžīgi es vienmēr nokavēju autobusu. Mūžīgi un vienmēr nekad nav. Pirmkārt, tu neesi mūžīgs un autobus nav mūžīgs. Tāpēc nokavēt mūžīgi nav iespējams. Ja? Vienu dienu tu paspēsi, 70 reizes tu nokavēsi, bet 76. 8. reizē tu paspēsi. Amen. Saka, halleluja, es beidzot paspēšu uz autobusu. Cik tad jūs bieži kavējat? Jau 90. reizi nokavēju, bet vienu dienu es paspēšu. Amen. Kas tā runā? Tie, kas uzticās Dievam. Amen. Jo zini, kas ir, ja tev vajadzēs paspēt uz autobusu, Dievs tev var radīt autobusu. Amen. Amen. Ticības vairogs ir ticība aktīva. Taisnības bruņas ir tas, ko Dievs man piešķir. Es esmu taisnots Jēzu Kristu. Es esmu Dieva bērns. Es piedaru kungam Jēzum Kristum. Bet tas nekavē Velnu šaut ugunīgās bultas. Velns joprojām šaus ugunīgās bultas. Tev ir vajadzīgs ticības vairogs, pārliecība par Dievu patiesību, lai tev nevarētu izsist. Amen. Lai tevi nevarētu izsist no ierindas. Tur tālāk ir rakstīts par to pestīšanas cepuri, ja? Kur man palika cepuri. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Esiet nomodā, pastāviet aizlūkšanās par visiem svētajiem. Cepure, pestīšanas bruņu cepure. Pestīšanas bruņu cepure. Esat lasījuši kādreiz par apostolu darbos par priestera Skevas 7 dēliem. Viņu saka, es tev tur lieku ļaunais iet ārā tā Jēzus Kristus vārdā, ko sludina Pēters. Ļaunais viņiem saka, viņš saka, Jēzu es pazīstu, par Pēteru esmu dzirdējis, kas jūs tādi esat? Mēs dzīvojam tādā interesantā laikā, kad mums ir 2 veidi cilvēciņi pasaulē. Melnie un zaļie. Melnie nāk no islāma pasaules, zaļie nāk no Krievijas. Zini, es lasīšu. Nu kā zaļie cilvēciņi paņēma Krimu, un melnie mēģina paņemt Eiropu. Jūs zināt, nelasiet. Mums ir melnie cilvēciņi un zaļie cilvēciņi. Zin kā, melnie cilvēciņi iet un spridzina pa Eiropu, un zaļie cilvēciņi aizstāv mierīgos iedzīvotājus Krimā. Ja? Pareizi. Viņiem visiem ir viena pazīšanās zīme. Viņi ir bez pazīšanās zīmēm. Viņiem visiem ir viena pazīšanās zīme. Viņi ir bez pazīšanās zīmēm. Bet tie paši onkoļi man Ukrainā teica, viņš saka to, ka saka, ka viņu te nav muļķības. Viņš saka, dokumenti viņiem nav, nekā viņiem nav, bet tetovējums viņi nevar izgriezt. Jo katram kārtīgām vecim ir tur DŠB, nāves rotas, tur superīgais varonis, vai vēl kaut kas uzrakstīts uz pleca virsū, vai vēl kaut kur ietetovēts iekšā. Ikvienai armijai ir savas pazīšanās zīmes. Normālai armijai. Un tie, kam nav, tos var uzstīt par teroristiem. Bandītiem, nezinu. Ikvienai armijai ir pazīšanās zīmes. Ikvienai armijai ir savs unikālais bruņojums, starp citu. Pat ja jūs pērkat bruņojumu no citas valsts, jūs zīmēsiet virsū savas krāsas, lai tā ir jūsu lidmašīna. Amen. Tā kā es kādreiz biju šitas te, kā viņi sauc, PVO, Suhoputnik vojsk. Tīšām uztaisīja akcents, arī bez akcentu pateikt. Lidmašīnām, bez tā, ka viņas ir nokrāsotas pareizām zīmēm virsū, viņām stāv tādas gudras kastītes, kurām tu paprasi, vasjat te naš? Un viņš atbild, vaš. Un jūs pa viņu nešaujat. Nopietni, tādas sistēmas normāli kara laikā viņam jādarbojas, jāstrādā, lai jūs noskaidrot, tā ir jūsējā vai nav jūsējā lidmašīna. Kāpēc? Lai jūs nešaut pa savējiem. Kāpēc jums stāstīja par priesteres Skevas 7 dēliem? Viņi stāv plikiņi. Viņi mēģina nemākulīgā veidā vicināt ar zobenu, kura viņiem iespējams nemaz nav.
Ja jūs bijāt Romas armijā, jums bija galvā cepuri, pa gabalu varēja redzēt, ka jums ir Romas cepuri. Ja es nemaldos, tur vēl mēģināja grebens likt iekšā. Nu, tagad ķivers nav, tāpēc izdzen matu sastāja grebeni. Tad uz ķiverēm bija grebens virsū. Jūs zināt, kāpēc bija ķiverēs grebens? Lai nav jāmeklē slota, ar ko noslaucīt zirgam sānus pēc kāda. Kaujas, viņš noputējis kārā, viņš saka, rasa grebeni, no, atkal ķiver galvā. Ja tu neesi bruņojies ar pestīšanas bruņu cepuri, neviens nezin, kas tu esi. Ķivere ne tikai pasargā, bruņojums ne tikai pasargā, bruņojums arī norāda, kurā armijā tu esi. Bruņojums norāda, kurā armijā tu esi. Pat ja tev nav bruņu cepura, tev ir konkrēta forma, uniforma, kas norāda, kurā armijā tu esi. Tāpēc pestīšanas bruņu cepura ir kaut kas tāds, kas jau pa gabalu paziņo, svētais nāk. Velns saviem dēmoniem saka, večkrāvējiem pārpalds svētais nāk. Kā viņš man apriebies? Un vācās tālāk. Jo Bībelē rakstīts, tuvojoties Dievam stāvot vēlnā pretī, viņš bēgs no jums. Bībelē rakstīts, viņš samīs sātanu drīzumā zem jūsu kājām. Kāds mazais dēmons saka, es nekur neiešu, ko viņš te nāk ar savām bruņām zīmēties. Un dēmons viņam saka, tu ko Bībeli neslasīs? Jo Bībelē rakstīts, ka vēlns tic un dreb, es lasīšu. Amen? Šak, tu ko Bībeli neslasīs? Kas man jāzina? Tur rakstīts, ka tev samīs vācies sīkais. Un sīkiem ir jāvācās. Ne tāpēc, ka viņš grib, bet tāpēc, ka viņš redz, ka tu esi mazgāts Jēzus asinīs. Amen? Jēzus, kuram ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Kamēr tu sklaidi apkārt plikiņš? Tu esi lielgabalu gaļa. Tev ēd jebkurš, kurš grib. Kad grib, cik grib un kādā mērcē. Patīk. Ar garnieri, bez garniera, tu esi upuris. Un vienmēr būsi upuris. Tāpēc Bībelē rakstīts, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Amen? Tev ir galvā vajadzīga pestīšanas bruņu cepura. Jo kā sēkla sējās sirdī? Kāds zina? No dzirdēšanas. Tici. Kā lai tic, ja nav, kas sludina? Un kā, ja nav, kas sludina, kā lai dzird? Pareizi. Nāk pa ausīm iekšā. Jūs teiksiet, agri ir risinājums. Aizēju uz saimniecības veikalu, uzliec ausis. Bet jūs esat kādreiz pamanījuši, ka velns var sēt sirdī domas arī savus bultiņus mēģināt trāpīt, pat tad, ka ausis ir ciet. Gadās tā. Amen. Es jums gribu kaut ko atgādināt tai cepurei. Bet kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. 1. Korintiešiem 6:17. 1. Korintiešiem 6:17. Bet kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. Tas cepurei der? Labi der cepurei. Halo. Tas par tevi rakstīts, ja tu esi Dieva bērns, tu esi viens gars ar to kungu. Tas der cepurei. Tas der cepurei. Amen. Lieliska raksturvieta. 1. Korintiešiem 6:17. Turpat 1. Korintiešiem 6:19. Turpat 1. Korintiešiem 6:19. Jūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Tur rakstīts, jūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Tas der cepurei. Neviens tevi nemīl, tu nevienam nepiederi, Dievs tevi ir pametis. Ja arī tēvs un māte jūs atstāties, jūs nemūžam neatstāšu. Amen? Ja es saku, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, un redzies, esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Amen? Šak, ejiet un dariet par mācekļiem, visas tautas tās kristītam man Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Klausties vēlreiz. Jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos. Un ko jūs esat saņēmuši no Dieva. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Amen? Bruņojums nāk no Dieva. Bruņojums nāk no Dieva. Tu iestājies pie viņa armijā, viņš izsniedz bruņojumu. Amen? Līdzīgi tā kā Dāvids, kad gāja karot Saula labā, Sauls uzreiz viņam dod savus bruņus. Normāla kārtība. Dievs tev dod savu bruņojumu. Tu esi glābts, tu esi taisnots, tu esi pestīts. Viņš liek tev galvā cepuri. Pa gabalu var redzēt, kurā karaspēkā tu piederi. Un ka jūs nepiedarat sev pašiem. Amen? Galvā cepurīti, un visi redz, kam tu piederi. Amen. Pirmā Korintiešiem 3:23. 1. Korintiešiem 3:23.
Man ir cilvēki, kuri saka, drusciņi apkārt arī pie tās raksturietas, ko es teicu, man ir cilvēki, kuri saka, ka jūs vienlaicīgi varat būt kristietis un vienlaicīgi vēlnapsēsts. Es viņiem parasti saku, jūs varat, es nē. Jo manī mājo Dieva svētais gars. Kas tevī mājo? Nē, nu jo vairāk svētā gara, jo mazāk dēmoni manī paliek. Nē. Skatieties, kas te rakstīts. Tāpēc par to cepuri es runāju. Par to cepuri es runāju. Jo visāds dīvains domas dzims galvā. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. 1. Korintiešiem 3:23. Jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Un tad Galatiešiem 3:26 tai cepurē. Galatiešiem 3:26 tai cepurē. Galatiešiem 3:26. Wow! Re? Redzēji? Redzēji, kas tur rakstīts? Dažiem nav redzi švaki. Bet jūs visi ticēdam uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Dievs tevi ir atstājis. Es joprojām uz viņu ticu. Es esmu Dieva bērns. Amen. Mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Ticība mūs glāb. Bet ticība ir vajadzīga ikdienā, lai pasargātu sevi no vēlna uzbrukumiem. Vēlns nāks un sēs savu sēklu. Viņš nāk un sēs savu sēklu. Un tu paskries uz savu dzīvi un saki, pasties, jā, bet re? Tu redzi? Un tu saki, ko redzi? Kur man jāskatās? Viņš saka, tu vai paskaties? Paskaties! Vai tu patiešām neredzi, ka tev viss ir šķērsām? Man patīk šķērsām. Īpaši, ja ir šitā un vēl tā šķērsām. Šķērsām ir labi. Uz šķērsām Jēzus Kristu piesit. Halelujā, paldies, ka tu man atgādināji. Tu jau nebūsi sācis kalpot Kristum. Un tad viņam pāriet augsts drebuļu un viņš saka, Bet, diemžēl, ar vēlnu notiek tāpat kā ar Jēzu Kristu, kad notika, kad vēlns viņu kārdināja, un vēlns viņu atstāja uz brīdi. Jo viņš, es saku, viņam tās darbs, viņš staigā apkārt un meklē, ko aprīt. Tāpēc, mīļie cilvēki, man gribās tevi brīdināt, neskraidi apkārt plikiņš. Neskraidi apkārt plikiņš. Dzīve nav pikniks. Pikniks būs debesīs. Saucās Jēra kāzu mielas. Ja? Jēra, tas būs tur. Šeit notiek kara darbība. Šeit notiek kara darbība. Vēlns mēģina iznīcināt tavu ticību. Visiem iespējamiem līdzekļiem. Visos iespējamos veidos. Ja viņš nevarēs tev pagāzt grēkā, viņš mēģinās tev aizvilkt kaut kādā maldu mācībā, viltus ticībā, lietās. Caur cilvēkiem, caur apstākļiem. Bet tu esi taisnots Jēzus Kristus asinīs. Tu, kas tici uz Dievu Kristu, tu esi viņa bērns. Tu esi svētā gara mājoklis, Dieva gars mājo tevi. Iedomājies, ja tu ikdienā atceries, ka svētais gars mājo tevī, kā tavai dzīvē vajadzētu mainīties attiecīgi. Rīcībai, ko tu dari, ko tu nedari, ko tu skaties, ko tu runā, ko tu domā, kas notiek tavā galvā. Un tad tur vēl ir tas vārds zobens, jūs teiksiet, agri vajadzēja par zobenu uzreiz runāt. Nelaime ir tā, ka mums visiem patīk ieroči. Jo ieroči it kā dod varu. Ieroči it kā dod varu, man ir zobens. Un tad cilvēki iet un citē Bībeli pa labu un pa kreisi. Zobens nav izskapts, tev zāle nav jāpļauj. Tev zāle nav jāpļauj. Un vēdzirnāvām arī tu neesi radīts, jo vairāk vicini, jo vairāk krīt pa labu un pa kreisi. Vienu pasaku lasīt, tur правой рукой махнет, озеро разольется, левой рукой махнет, лебеди в том озере плавают. Ot tas arī pasakām, lai paliek. Zobens ir jālieto mērķtiecīgi. Mērķtiecīgi. Kad Sātans atnāca kārdināt Jēzu Kristu, viņš lietoja Dievu vārdu. Viņš zināja Dievu vārdu. Amen. Kā tas strādā? Tas strādā kopā. Vairoks un zobens strādā kopā. Amen.
vairogs un zobens strādā kopā, tad tu esi visefektīvākais. Halo. Tad tu esi visefektīvākais. Tev ir gan jāaizsargā sevi, gan jāaizstāv sevi. Saproti? Garīgā veidā tev uzbrūk, un tu cīnies pretī. Tāpēc tev vajag abas lietas. Neteikt, es galvenais ar zobenu vicināšos. Un cilvēki vicinās ar zobenu. Kā viņi vicinās ar zobenu? Bez ticības citē Dievu vārdu. Bez ticības citē Dievu vārdu. Jo viena tante teica, ka ja es ar muti apliecināšu, viss būs kārtībā. Man mazdārziņā naftas urbums, Jēzus Kristus vārdā. Man mazdārziņā naftas urbums, uzreiz blakus gāzes urbumam, paldies Dievam. Halleluja. Es stāvu šai ticībā un apliecinu. Es stāvu ticībā un apliecinu. Un kā tek kanalizācija caur tavai mājai, tā arī tek caur kanalizāciju. Nē, ja Dievs grib, tev var atrasties dimants, zelts, nafta un gāze un vēl kaut kas. Tas gan sabojās gurķis un tomāts, bet ja tu ar savu sirdi ticēsi un ar mutu apliecinās, tu būsi ko? Glābts. Amen. Jo ar sirds ticību panākam taisnošanu, ar mutas liecību pestīšanu. Amen. Dievu vārda lietošana bez ticības ir vicināšanās ar zobenu. Jūs vienkārši pārvēršat skaidās kaut ko, kas neko nedod. Nekas nenotiek. Kāpēc vārds nepalīdzēja tiem, kas viņu dzirdēja? Jo viņš viņu sirdīs nesavienojās ar ticību. Dzirdējat? Viņš nepalīdzēja, jo viņš viņu sirdīs nesavienojās ar ticību. Dievs viņiem bija apsolīto zemi, bet viņi nomira tuksnesī. Viens iemesls, vai vārds bija nepareizs? Vārds bija pareizs. Viņi pat vienā brīdī teica, kā mēs tagad iesim karosim, Mosek, tagad vairāk neiet, jo tad, kad jums vajadzēja, jūs negājāt. Un viņš sakāva, vārdam ir jāsavienojas ar ticību. Man gan grib izteikt jums brīdinājumu. Agri, tas nozīmē, ka es labāk necitēšu Dievu vārdu. Necitējiet Dievu vārdu. Dievu vārds ir jācitē, sev jāapliecina, jo tu arī dzirdi to, ko tu apliecini. Amen? Jo ticība nāk no tā, ko tu dzirdi. Viņa nāk no tā, ko tu dzirdi. Kas noriek? Cilvēks gaida, kad viņš sajutīs ticību. Ticība nekad nav bijusi sajūta. Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Ticība nav sajūta. Reizēm tu jutīsies, bet tu negaidi sajūtu. Amen? Tu negaidi sajūtu. Es nekad neesmu jūties, kā tas ir pacelties gaisā un vienā brīdī pārvērsties. Es gan esmu pārvērtību procesā jau 45 gadi. Visu laiku mainos kopš dzimšanas. Bet ne par to, amen? Bet es saprotu ticībā uz Kristu, ka man ir piedots. Vienu dienu es izmainīšos un pacelšos uz debesīm. Un es tev, sieva, garantēju, tad, kad es kāpšu augšā pa tām debesu trepēm, es neklepošu. Viņi zina, par ko es runāju. Jūs arī nekleposiet un nešķaudīsiet. Jo jūs būsiet izmainīti vienā brīdī. Tāpēc vicināt vienkārši zobenu. Tu kļūsi smieklīgs. Tu kļūsi smieklīgs. Bet tad, kad tu vicini šo zobenu paļāvībā uz kungu Jēzu Kristu, tu kļūst bīstams. Tu kļūst bīstams. Tāpēc 7 priesteri Skevas dēli pavicina to, ko viņi ir dzirdējuši, un viņi kļūst smieklīgi. Amen? Nu tā tas ir, diemžēl. Dieva bērns. Kāds vēl atcerās, kas ir Dieva bērni? Dieva bērns izvelk ārā savu ticības zobenu, Dievu vārdu, noliek priekšā savu ticības vairogu, paļāvību uz Dievu vārdu, un viņš kļūst bīstams. Viņš kļūst bīstams, jo viņš ir tuvojies Dievam, kas viņu ir apbruņojis, un sātnam ir jāmūk no viņa. Joprojām pasaulē mums būs bēdas, bet bēdas nav vēlna uzbrukums. Vēlna uzbrukums ir ar mērķi iznīcināt tavu ticību, sagraut tavu dzīvi. Tev nav viņam jāļauj. Tev nav viņam jāļauj. Tev nav viņam jāļauj. Kā būs? Pirmie pacēl roku tie, kur grib būt smieklīgi. Un tie, kas grib būt bīstami, roku var necelt.
Jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem, bet jūs piedarat Kristum un Kristus Dievam. Jūs jau visi ticēdam uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Bet kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. Es noslēgšu Atklāsmes grāmatu 12.11. Atklāsmes grāmatu 12.11. Lai jūs man to zobenu varētu vicināt. Viņi to ir uzvarējuši ar jēra asinīm un ar savas liecības vārdu. Uzvara tur ir par sātanu. Zobentiņš ir jāvicina. Un ticībā ir jāpaliek. Amen. Amen. Ja jūs nākat bez cepures, jūs esat vai nu melnais vai zaļais cilvēciņš. Dievs jūs ir radījis par saviem bērniem. Amen. Jums ir bruņojums. Jums ir bruņojums. Tāpēc mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki. Un ja Dievs dod šo bruņojumu, un Pāvils saka, bet jūs bruņojaties, tas nozīmē, ka man ir jāpieņem tas, ko Dievs dod. Jāpieņem tas, ko Dievs dod. Kā es pieņemu to, ko Dievs dod? Uzticoties viņam. Cita veida nav, kā tu no Dieva var saņemt. Tev ir jāuzticās viņam. Jo tiem, kas pie Dieva griežas, jeb nāk, ir jātic, ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Amen? Tu uzticies Dievam. Ko mēs darām ar jums? Viena daļa no jums, liekot roku uz galvas, nepārtraukt brīnījāties, kāpēc tā galva cieta. Jūs teicāt, jūs esat cietpauris. Es jums izskaidrošu, jūs neesat cietpauris, jūs to cepuri sataustījāt. Nu, es garīgi tagad runāju. Jūs to cepuri satrausījāt. Saprot? Ja? Tu saki, vai nejūtu sirds pukstus. Nu, bruņas ir priekšā. Bruņas ir priekšā, ja? Kreisā roka nogurusi. Uz kreļiem neatiecās. Kreļiem labā roka nogurusi, ja? Kreisā roka, un tev vairāks rokā, tev viņš ir jālieto, viņš ir smags. Zobens labajā rokā, pareizi, normāli. Tu sāc skaries, vai, un sandals kājās. Dievs tev ir apģērbis. Nestaigā apkārt pliks. Nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet cerē uz to kungu. Amen. Bīsties Dievu, staigā viņa ceļos, un viņš gārās. Agri, ja es nejūtu bruņojumu. Vēl labāk, Dievs tev devis jauno, ekstra vieglo. Tev nav jāsajūt bruņojums. Tev ir jāuzticās tam, kas tev ir apbruņojis. Amen. Un tad, kad nākamreiz vēlns nāk tev virsū, Dievs tev caur savu svēto garu arī atgādinās vārdu. Amen. Un tu uzticoties Dieva vārdam, izvilks gan savu vairogu, gan savu zobenu un pastāvēs, lai tajā dienā, kad Jēzus atnāk, tu būtu uzvarējis ar jēra asinīm un ar liecības vārdu. Amen. Ar jēra asinīm un ar liecības vārdu. Un nekas no tā nav mans. Gan vārds ir viņa, gan asins ir viņa. Amen. Viņš man ir uzdāvinājis, viņš man ir piešķīris. Tēvs, tev pateicos, es svērīju tev vārdu. Kungs Dievs. Kungs Tēvs, tev pateicos, Dievs. Kungs, es pateicos, Dievs, ka tā graboņa, ko var dzirdēt, Tēvs, nav miruši kaulu grabēšana, Dievs, bet tavu bērnu bruņojums, Tēvs, tavu brēnu bruņojums, Dievs, jo viņi nepiedara sev, viņi ir tavējie. Viņi nav kaut kāds slepenais karaspēks, bet viņi ir tava armija, Dievs, ar visām pazīšanās zīmēm, mans Tēvs, viņi ir pestīti un glābti. Un es pateicos, Kungs, ka tas ir rakstīts viņu sirdīs un viņu prātos, Dievs. Un es pateicos, ka tavas asinis viņus ir šķīstījuši no visiem grēkiem, ka ticot tev, viņi ir tavējie, Tēvs. Un es tev lūdzu, Kungs, lai viņi vilkdam ārā zobenu, Tēvs, to dara ar paļāvību uz tevi, mans Kungs, Dievs Jēzu. Lai viņi vilkdam ārā savus vairogus un bruņojumu, Tēvs, ir gatavi, mans Kungs, Dievs. Ir gatavi, mans Kungs, Tēvs. Un es tev pateicos un svērīju, Dievs. Es tev pateicos un svērīju, mans Tēvs. Es tev pateicos un svērīju, mans Dievs. Halleluja, Kungs, Dievs, Tēvs, svērīs tavs vārds. Svērīs tavs vārds, Kungs, Dievs, Jēzus vārdā. Halleluja, Dievs. Es gribu jums vēl kaut ko pateikt, pastāstīt. Es, kad lasīju šo bruņojumu sarakstu, es to palaidu garām, es nepievērstu tam uzmanību. Bet tagad lūdzot Dievu, man armijā, kad es dienēju, bija arī lāpsta. Man bija arī lāpsta.
Es, protams, saprotu, ka vēsturiski var pateikt, tur nevajadzēja lāpes un tā tālāk. Viņi karoja savādākā veidā, tajā laikā ierakums neraka. Bet es gribētu to izmantot kā tādu alegorisku piemēru. Ja Dievs bruņojumā nav devis lāpstu, tad ierakumi nebūs jāroka. Ierakumi nav vajadzīgi tikai tad, ja iet uzbrukumā. Ierakumi nav vajadzīgi tikai tad, ja iet uzbrukumā. Ja tu aizstāvies, ierakumi ir ļoti efektīvi. Tev ir ko paslēpties, cik vien iespējams. Kā es to tagad zinu? Pirmkārt, lūdzot Dievu, es to atcerējos. Otrkārt, es tikko atcerējos raksturvietu. Pēterīt, uz šīs klinces es celšu savu draudzi, un elles vārtiem. To nebūs uzvarēt. Jūs kādreiz dzīvē esat redzējuši skrienošus vārtus? Velns nāk uzbrukumā ar vārtiem! Ne, vārti ir kaut kas tāds, kas ir iemūrēts sienā, cietoksnī. Amen? Vārti ir kaut kas tāds, kas jādabūna vaļā, lai tu varētu ielausties iekšā un iekarot. Amen? Un ja Dievs tev bruņojumā nav devis lāpstu, tad viņš nav paredzējis, lai tu sērētu ierakumos. Amen? Un ja Dievs ir apsolījis, ka elles vārti nevarēs tev apturēt, tad viņš pat nav paredzējis, lai tu paliec uz pļavas. Dievs ir paredzējis, ka tu iekaro, ka tu iegūsti. Amen. Kā es to zinu? Es tikko atcerējos, ka Kristus tā darīja. Viņš atnāca uz šo zemi viens. Viņš atrada 12. Viņam pievienojās 70. Kad viņš bija aizgājis prom, bija palikuši 120. Pēc kāda brīža jau bija 3000. Pēc vēl kāda brīža bija 5000 pilsētas, kas bija iekarots viņam. 5000 mājas, 8000 divās kaujās. Viens vīrs izvilka zobenu, pasludināja Jēzu Kristu. 8000 mājas tika iegūts Jēzum Kristum. Jo Dievs nedzīvo rokām darinātos namos, bet sirdi viņš jau ir izraudzījies. 2 runās 8000 mājas. Un zini, kas ir? Pēdējo 2000 gadu laikā tas nav apstājies. Pēdējo 2000 gadu laikā tas nav apstājies. Viņš turpina iekarot. Halo! Viņš turpina iekarot, un cilvēki līdzīgi tev un man aiziet un iekaro, nevis ielien ierakumos. Jo lielāks ir tas, kas dzīvo mūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Šak, es esmu uzvarējis, es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Bībelē vispār rakstīts, ka Jēzu Kristu mēs esam vairāk nekā uzvarētāji. Sacensības esat skatījušies. Tur parasti ir 1., 2. un 3. vieta. Kur jums ir jāstāv? Virs 1. Nevis uz 1. Tur, kur 1. Bet augsts, virs 1. Ziņās fotografē un skatās. 2., 3., 2., 1. un virs 1. vēl viens stāv. Jo to nozīmē Bībelē vairāk nekā uzvarētāji. Āmen. Vārds bija tik svētīgs, ka pat man meita pamodās. Paldies Dievam. Man izdevās bišķiņ jūsu ticību pagrūstīt. Nomieriniet man dvēseli, jo man gribās zināt, vai man izdevās tavu ticību pagrūstīt. No aplausiem vēlns nebaidās, labi. Debes Tēvs, Kungs Dievs. Tēvs, es gribu, Kungs Tēvs, Jēzus vārdā, Dievs. Kungs Tēvs. Arī šīs ir mājas, Dievs. Arī šīm mājām ir durvis, un tavā vārdā rakstīts, ka tu stāv pie durvīm un klauvē, Kungs Jēzu. Un es lūdzu, lai tavs svētais vārds, Kungs Dievs, kā tāds smails zobens šodien. Kungs, kad viņš ir aizskārs tavu bērnu sirds, Dievs. Halleluja, Dievs. Halleluja, mūžīgais Kungs un Dievs Tēvs. Ka man gribētos, ka tu varētu šodien savam Dievam pateikt, Saka, Kungs, es esmu ne tikai tavs bērns, esmu arī tavs karavīrs, Kungs.
Kungs, es gribu cīnīties, Tēvs. Es gribu cīnīties līdz galam. Es gribu, Kungs, uzvarēt. Tēvs, jo tavā vārdā rakstīts, ka uzvarējuši, visu uzvarējuši, iegūt mūžīgās dzīvības vainagu. Halleluja, Dievs. Kungs, un varbūt vienu dienu es šo pestīšanas cepuru varēšu paņemt rokā. Lai uz manas galvas, Kungs, Dievs ir šis uzvarētāja vainags, Tēvs. Bet es arī zinu pēc tā, ko es ledzu Bībelē, Kungs, ka tie vecai, kuriem bija vainagi doti, viņš nolika pie tavām kājām, Kungs. Jo nevis es, bet uzvarējis ir lauva no jūda, Kungs. Un tevī, Jēzu Kristu. Ārpus tevis nē, bet tevī. Es esmu vairāk kā uzvarētājs, Kungs, Dievs. Un es pateicos, ka es esmu tevī. Tavs vārds mājo manī, Kungs. Un tavu godības pilnība piepilda tavus bērnus, Tēvs, Dievs. Tēvs. Dievs, halleluja, Dievs. Kamēr jūs lūdzat Dievu, es gribētu, ka jūs varētu iztēloties. Ir daži Bībeles pētnieki, kuri saka, ka debesīs ir tiesa, kur tiesā šķir avis no āžiem. Tad lūdz Dievu. Un tad viņi saka, ka ir tā goda krēsla priekšā. Bībelē rakstīts, taisnais tiesā nenāk, bet tad ir interesanti, ka ir šis lielais baltais tronis. Un viņi ir mēģinājuši saprast, ko tas nozīmē. Un nezinu, kurš, bet kāds ir teicis, Dievs droši vien atalgos. Dievs droši vien atalgos tos, kas ir labi cīnījušies, kas ir sekojuši viņam. Es nezinu, kā tas būs, bet iztēlojies, ka tā vietā, ka tev bija jāiet uz elli, tavu grēku dēļ, Kungs Kristus samaksāja par taviem pārkāpumiem. Un tagad tu soļo, tu stāvi goda krēsla priekšā. Un debes Kungs un Dievs, glābējs un pestītājs saka, labi darīts, tu uzticamais kalps. Ieej savu tēva godībā. Ieej savu tēva godībā, kas sataisīja tiem, kas viņu mīl, kas bīstās, kas viņam ir klausījuši. Un tu ar pateicības pilnu sirdi apzinies, ka tu esi cīnījies un uzvarējis. Un tu esi visu pārvarējis un tu esi iegājis glābšanā. Un viss, ko vēlns uz tevi ir metis, ir atdūries pret Dieva doto ticību, kas bija tavā rokā. Un viss, kas tev bija jāiekaro un jāiegūst, ir iegūts ar tavu labo zobenu, kas ir Dieva vārds, ko Dievs ir licis tavā rokā. Un ik viena ugunīgā bultu ir apdzēsta. Un ik viens uzbrukums ir burtiski novērsts, jo Dievs ir tevi apģērbis, apbruņojis, un tagad tu stāvi. Un tev piešķir to, kādēļ tu esi dzīvojis. Un tu saproti, ka tas nav tavs nopelns, bet Jēzu Kristu. Tu iesoļo mūžīgajā dzīvībā. Visas asaras ir nožāvētas. Visas smagās cīņas ir aiz muguras. Un tev priekšā sagaida tādi paši uzvarētāji kā tu, ar gavilēm, ar sajūsmu. Un tu stāvi milzīgas kristāla jūras krastmalā, kas ir tik dzidra un skaidra, ka laikam nav cita vārda, kā tev raksturot. Un tavu balss paceļās kopā ar milzīgu armiju. Kad apostols, kad viņš to redz, viņš saka, kā varenas jūras krākšana. Kā varenas jūras krākšana. Ja tu gribi būt tur, nedzīvo kā piknikā. Kad Dievs tev dod dusu, izmanto. Kad Dievs stiprina tev, izmanto. Bet esi nomodā. Nepiedalies tumsas darbos, nepiedalies grēkos. Esi nomodā. Tā kunga diena nāk un tuvojās. Ja nāk un tuvojās, kas nebūs gatavs, tas paliks šeit. Lai saņemtu sodu, kas ir paredzēts vēlnam un viņa eņģeļiem un tiem, kas ir viņam pievienojušies. Uguns jūra ir tas gals, kas sagaida tos, kas ir atmetuši iespēju pieņemt dzīvību un glābšanu Jēzu Kristu. Viņš, debes Tēvs, tev pateicos, es svērīju tev ar no vārdu, mans kungs Dievs. Halleluja, Tēvs. Viņš nav nācis pasauli tiesāt, bet glābt. Viņš nav nācis pasauli tiesāt, bet glābt. Un mēs joprojām esam šajā laikā. Vienu dienu viņš nāks kā soģis, bet mēs šobrīd dzīvojam laikā, kurā viņš nav nācis tiesāt, bet glābt. Tu paņem šo laiku un izmanto, mīļais, dzirdi? Paņem šo laiku un izmanto. Tu paņem šo laiku un izmanto. Un tev apkārt ir cilvēki, kuri vēl to nav sapratuši. Tev rokā ir zobens, tev ir vairogs, lai aizsargātu savu dzīvību, un tev ir zobens, lai cīnītos par citu dzīvībām. Debes Tēvs tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Kungs, es tev pateicos. Kungs, es tev pateicos.
Kungs, es tev pateicos. Kungs, es tev pateicos, Tēvs, par to svēto armiju, Dievs, kas iesoļo tavā mūžībā, Dievs. Un es tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, lai šie tev varonīgie cīnītāji, Dievs, ne tikai aizsargājās, bet arī ir gatavi iekarot, Dievs, namu pēc nama, dzīvību pēc dzīvības tavai valstībai, mans Tēvs, lai no miroņiem ceļās augšā dzīvībai, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs, es tev pateicos un svētī tev ar no vārda, Tēvs. Halleluja, Dievs. Amen. Amen.